Labrīt! Raidījums Makšķerē ar Olti. Vasaras otra puse. Es esmu atbraucis uz Alūksni, Alūksnes ezeru. Man patīk Alūksnē laisties iekšā šeit no Jaunsētām. Tad saimniekot druvis, smuka sakopta vieta. Un otras puses uz Alūksnes ezeru var paskatīties tā kā nedaudz no malas. Jā, tur viņš man aiz muguras viļņo. Liels tā kā jūra un noslēpamains. Kā smējies, zivju laidē vienmēr saka tā, ka laižot zivis, vienmēr visi gali ir ūdenī. Un neko tu daudz nevar redzēt. Tāpēc mums, makšķerniekiem, ciklā zivju fonda līdzekļiem pa pēdām, ir jādodas uz Alūksnes ezeru, jākāpj uz laivām un jādodas skatīties, kas te tur īsti notiek. Un pēc tam jau satiksimies ar tiem, kas organizē šeit to copi, licence. Tā ir obligāta lieta makšķerēt Alūksnes ezerā. Skatīsimies un runāsim par to, kā mēs Latvijā saimniekojam. Šoreiz kārta Alūksnei. Es no rīta braucu uz Alūksnes ezeru un es zinu, ka viņš vienmēr ir tāds cimperlīgs. Viņai daudz dzīves, bet viņš ir untumains. Šoreiz mēs dabūjām smuki līdeks, bet asaras dabūt mēs nevarējām. Kā vispār ir kāda loma augustā un ko cilvēkam gaidīt augusta beigās, septembra sākumā no ezera? Augustā visi gaida asara iznācienu, bet viņš nav iznācis. Viņš nāca jūlijā. Tagad bija tas siltais laiks. Jā, iepriekšējā vēl gadā nāca jūnijā. Viņš kaut kā vispār ir pēdējos 3 gados tāds, kā tu saki, untumains, nesaprotams. Dīvains. Vakardien, lai es pārbaudītu pats pirms tu ierodies, es ķēru vakardien vakarā pēc saulrieta gandrīz vai tumsā, kā uz zandarta. Tas nozīmē, ka viņš tad vairs neredz nekāds ārējos kārnājums, jāēd viņam ir, un tad viņam ir trāpieši. Jā, un liels asars tika. Liels? Smuks, 700 gramu? Nē, zem, bet tāpat smuks. Smuki ieķēra, bet redz, baigi Rīgā nav. Bet uzknāba? Uzknāba ar smuku maucienu. Es jau nopriecējos, ka varētu kāds zandarts būt, bet nav. Cik daudz cilvēku brauc ciemos un kā Alūksnes ezeram ir šobrīd? Un kādi ir tie projekti, kas tika īstenoti, kādi ir secinājumi un kāda ir tālāka attīstība iezīmējusies? Nu tas, kad, es varu pateikt tā, ja kāds ūdeņa apsaimniekotājs pašvaldība, ja neizmanto zivju fondu, tad viņš ir muļķis, es uzreiz varu pateikt. Jo, ja ir tāda iespēja dot, un tas ir liels paldies jāsaka, un liels paldies arī šai pašvaldībai, ka viņa saprot līdzfinansē un iet deputātiem, līdz tas aiziet, ka tas ir vajadzīgs. Gan laivas aprīkojums, zivju resursu papildināšana. Ejam pētniecībā, skatāmies, kas ar mūsu ezeru notiek. Jūs esat daudzās jomās pionieri. Licencētā makšķerēšanas sistēma, kas pie jums strādāja daudziem paraugs, kā var pašvaldību dibināt aģentūru un tādā veidā smuki sēdēt pie galda un domāt, ko mums tālāk vajag. Šobrīd jūs savās tālākajās vajadzībās esat sapratuši, ka piedodiet, bet ezers ir domāts atpūtai un zivju resursu pavairošanai. Mums nevajag kormorānu. Jūs esat pirmie Latvijā, kas dabas aizsardzības pārvaldē dabū un cauri atļauj tos kormorānus pamedīt. Tātad pārtraukt to viņa ekspansiju Alūksnes ezerā? Alūksnes ezerā pēdējos gados ir sāsinājusies problēma ar kormorāniem. Ir ar katru gadu kaut kur palielinās skaits pa 20 līdz 30 īpatņiem. Sākumā kaut kādi 3 gadi atpakaļ parādījās ap kādi 30 gabali. Tad pagājuši gadu rudenī jau bija uz kaut kādiem 80, 90. Tāpēc mēs uzrakstījām pieteikumu dabas aizsardzības pārvaldei, lai izsniedz atļauju tās populācijas ierobežošanai. Un tādu atļauju mēs saņēmām atšaut 50 gabalus. Un tagad aktīvi pie tā arī strādājam, jo jau nošaujot pirmos un attaisot reāli vaļā, apskatoties kuņģa saturu, tad mēs esam pārsteigti, kādas zivis viņi spēja norīt un kādas pamatā arī, ar kurām viņi barojās. Tas ir 200 grami uz augšu, tie ir asari līņi, pamatā ir līda, kas līdz pat 30 centimetriem. Un tagad tas ir, mēs redzam, ka ievērojams kaitējums, ja katru dienu tāds var apēst
tādu 30 cm līdaku, un ja viņi ir ap 100 gabaliem, tad mēs varam iedomāties jau, cik tas posts ir tam ezeram, tā varētu teikt. Jā, reku tie nokaltušie koki, tas jau ir kaut kādu 2-3 gadu laikā, ko viņi ar savām izkārnījumiem vienkārši tā varētu teikt. Tas koks iet bojā. Tur jau var uz malu vēl arī redzēt, kad arī jau ir baltas lapas, jau visas ir noķēzītas, ka principā tam kokam arī būs beigas. Vējš šobrīd ir pāri 5 metri sekundē, un tas nozīmē, ka alūksnes tajā viļņu pusē ir ļoti grūti makšķerēt jau sāk palikt. Protams, ar šādu laivu tur rīkoties var, bet liela prieka no tā nav. Zivis stāv, bet izskatās, ka nav tādā režīmā, kurā vajadzētu, lai mēs viņus varētu labi noķert. Mārtiņš vienu līdeku noķēra, tagad mēs braucam bišķi tuvāk zālēm. 8 līdz 10 metros šobrīd inspicēšana, vajag pārtraukt tos brīdi. Baigi drosmīgais zvēr. Drosmīgs zvērs tāds alūksnes asarīts. Maziņš, bet rotiņu grābi. Tikpat liela, cik pats. Ko teikt par to bildi, ko tu redzi šobrīd? Te vairāk ir tā buņģā. Nevaram mēs tajā buņģā kaut kādu džigiņu iemānīt. Kring, pakas, maš ko šķert. Tāpēc jau nav laivā jākāp. Nu kā izskatās? Tā sisti piedod, ka tev pilna muti vienkārši skatos un brīnos. Skatos, ka apakšā ir 6 metri. Nekā nav. Un cik līdz apakšā atgadās 12 metri. Re, kaut kāds mazi čupiņi parādē. Špoku bariņš gaisā ir. Jā, sārskatā pasties, cik skaisti redzēt visādi sākmeņus un visu kaut tādu. Šitās tās mazās zivtiņas, kas ir pacēlušās gaisā. Būs diezgan rūpīgi jāstrādā, lai tiktu pie seknēm. Mārtiņ, Garā pauzē viens nolēma paknāpāt, bet izskatās, ka nekas liels nav, ka vairāk ir tas, ka viņi šaujat pa to ogļaišānas bišķi garām. Mums vismaz ir kā aptiek, tāda izskatās salūksnes līdzi. tā ir taisnība, ka viņas tiešām ķerās uz lieliem wobleriem? Nē, pārsvarā mēs viņus ķeram uz mikročiku. Jā. Mērs šis ir. Mērs viņš ir, un apēda viņš grābis ir aiz vidus. Tad pēc tam noķērās arī uz aizmuguri. Piedod, draugs ir utains diezgan. Draugs ir itīgi utains. Nav jau jābrīnās, ka mums viņas nemaz tā neņem. Apstīsimies to. Ļoti garā pauzē. Varbūt šitie te parazīti arī, kur viņiem ir daudz. Varbūt tie parazīti arī ir iemesls tam, kāpēc Viņš lokās. Neiet prom. Tu ņemsi? Paskatīsimies, kas tur ir. Cik viņš ir gāds? 52 ir. 52 ir. Kā lai saka, drošības pēc ieliksim, citādi mājās neticēs, ka es esmu bijis alūksne. Filmētam vairs neuzticās, ja? Jā, filmētam sen vairs neticēs. Lai dzīve. Smuki pauzītē iegrabināja. Es pat pirmā brīdī nenoticēju, ka tā ir copa. Bet nebija tā, kā, teiksim, kā tā lielā, kas ņēma, tā nebija. Jā. Izstāst par to lielo, to jau mēs nenofilmējām. Tur nevarēja jau pagūt nofilmēt. Tur bija bambarām, bišķīt iedziedājās spolu un man bija brīvs auklis gals. Ko darīt? Gadās, kad viņi to wobleru māk aptīt ap sevi tā, ka nogriež to aukli. Bet tā bija daudz labāk par šitu. Gan jau, es domāju, ka dabūsim vēl. Laiks ir vējains, gan jau kādu vēl izliks. Bet tas vējš varētu būt tāds mūsu maskējošs pasākums, vai ne? Šitik dzidrā ūdenī kā alūksne vējš pa ļaunu nenāk. Pašiem cik? Nevai, laižam. Kas tas ir? Tas ir vēl viens, varbūt mērs. Atvienojās. Nedaudz saraustīts izskatās. Jā, pie pašas laivas cēla ārā wobleri, viņi izdomāja, ka viņi arī grib ārā.
pastīsimies, kas tur jaunkundzei nodarīts. Nekas jau nav, tur kaut kas bišķi saplēsts, bet Ne, nu, dzīvībai svarīgās lietas nav. Es domāju, ka šito mēs laidīsim vaļā uzreiz bez mērīšanas. Vienu kotletītē mums ir apādrauci. Šitā dzīvos. Scenārijs? Jā. Līdzīgs. Viņas te ir. Tā labā ziņa ir Mārka, mēs esam atraduši apmēram lokāciju. Nu, tagad mēģināsim noķert vēl kādu. Dziļums kāds? Dziļumu nav. Nepilni 3. Nepilni 3 metri, šur tur zāles atliek tikai ietvičot. Ķert ar wobleri patiešām ir patīkami. Jā, bums. Bums, aptaram. Filmē, ir klāts smuks zivs. Kormorāns tur mugurā iekmār. Woblers ir iekšā, tikā viņš kožuks nost. Šitā brauks uz Rīgu pēc visas pēc. Šitie ir kaut kāda rēta. Jā. Redzi? Viņa arī, nu jā, viņai jābrauc uz Rīgu. Viņai būs jābrauc uz Rīgu. Bet no smuka zivs. Nāc ārā smukā zivs. Nāc ārā. Tur jau kalns iet pa gaisa. Redzējā. Tur ir perve cauri. Redz, žaunas jau ir izplīsušas jau. Jā. No smuka līdaka. Ritīgi smuka. Uzgāzi riktīgi 2 metros. Es teiksim, Parād tu ievainot, kas tur viņai ir? Tā pagaid, es tagad paņemu šito nost. Tek baigi, redz, tas ir ieknābis kāds viņam riktīgi. Redzi? Es izskatās, vēl varēsim parunāt, ne? Par to būs ko parunāt, jā. Mārtiņ, balot, kāds būtu vārdi, kā tu varētu sumarizēt mūsu šī rīta izbraucienu ar mērķi meklēt zivis, ko mēs atradām un kādi tavi secinājumi pirms tu dot tās zivis? Secinājumi par copu ir tādi, ka veiksmīgs cops pamatā ir pirmkārt ūdens tilpnes pārzināšana, otrkārt, vajadzētu tos mērķus salāgot ar iespējām. Jā, mēs ar tevi gribējām, ko? Mēs gribējām tos pašus skaistos kimlaciņus, ko pagājuši gadu. Jā, šoreiz kimlaciņi mums koda astītis un rādīja astītis un visādi citādi nepiedienīgi uzvedās. Un godīgi sakot, Mārtu arī atbrauc tikai ap 8. 7:43, jā, tā ir taisnība. Jā, un tad mēs tur tā kā diezgan daudz laika izšķiedām dzīvojot pa dziļumiem un meklējot tos kimlaciņus. Bet tad, kad mēs sapratām, ka tomēr raidījums bez zivīm ir slikts raidījums un devāmies meklēt līdekas, tad jau atkal tā lieta viss paliks mukāk. Un mēs līdekas dabūjām ļoti interesantas. Jā. Kā kuram tas liekas interesanti, bet es tos parādīsim inspektoram, lai saprotu, ko es stāstu. Liekam iekšā saču pārbūt. Šitie ir tādi 2 mēriņi, kurus mēs izlēmām šoreiz paturēt. Pirmo izlēmām paturēt, tāpēc, ka vēl nebija otrās. Bet jau izlēmām, ka paturēsim abas. Reku šitai te ir arī kaut kāds šāviens galvā. Nav trāpījis astē ir. Bet savukārt šai ir jau tāds pavisam normāls šāviens. Otrā pusē astē nebija? Jā, un otrā pusē redzi. Nezinu, vai kad līdaka viņu tā sakoda. Pārāk maz to strīpu. Un, ja nāk šitādas strīpainas zivs ārā, liekas, ka džeki kaut kas jums te dzīvo lielāks par šitām divām. Vēl vairāk viņas abas nāca ārā no kādiem 3,5 metriem un seklāk. Mēs principā zivs mēs atradām seklāk pa 3 metriem, jā. Tas ir stāsts, un mums ir baigi tāds pamatots aizdoms, ka tomēr jums ir citi īrnieki. Šitais nav barības ķēdes galvā. Vai šis nav barības ķēdes galvā? Es esmu. Bet šito neizdara zivs. Šitik dziļi rētu to zivs. Manuprāt, vismaz cik es jēdzu, tik dziļi zivs nemēdz izdarīt. Nē, es arī varu izstāstīt, ka tas arī pierādās, ko mēs arī novērojām pagājušā gada rudenī izteikti un šogad visas vasaras garumā, kad mētājās nogrimušas vai uzpeldējušas līdakas, sabojātas 3–4 kilogrami. Tāds svars bija visvairāk izteikti, un pamatā trieciens ir šitas rajons. Vai no augšas, vai no apakšas. Te ir sajaukta galva ar asti, tāpēc, ka līdeka, ka bēg prom, viņa saliecās līkumā un šaujās prom, un tādā brīdī, ka viņa šaujās prom, aste vai galva ir ļoti tuvu.
tās vietas kopā. Nu, nezinu, man izskatās, ka tas ir bijis jau mutē iekšā. Tas tad ir ritīgs. Vairākas reizes turklāt. Ja mums ir skaidrs, ka tas ir jūras krauklis, jeb kormorāns, tad Šis varētu būt kormorāns? es domāju, ka noteikti, jo tas, kā viņi plēš, tas ir raksturīgi. Viņam ir knābja galā tāds kā āķis. ko Nu, viņš- re, ka ir pirmais, otrais un tad tālāk. Viņš Ir vairāk gāšana reizes. šitai pusē ar tas ir bijis iekšā. 100 punktiem. Kāda ir tā viņam doma, vai viņš speciāli viņas bojā un pēc tam Viņš viņam jau vieglāk viņu ir Viņš jau iegūt vai... Viņš jau ir noplēsis arī parādi šito te. Viņš ir noplēsis viņa pasties, tā jau ir tikai piektā daļa no spuras. šī jau Spuras nav. rēta jau. Jā, tā jau rēta, jā. Tas jau ir vecs kaut kas. Jā. Vai viņš apzināti bojā, lai pēc tam vieglāk viņas dabūt, vai vienkārši alkatības pēc, sporta pēc viņš viņas. Tas liecina par to, ka jūs to savu kāru ar tiem kormorāniem tad nevēl tas uzsākuši, jā? Jā. Māri, kas mums šobrīd ir jāpierāda? Es nezinu, vai mums ir kaut kas jāpierāda, bet es gribētu, lai uzskatāmi var redzēt, ja mums paveiksies, kad šis ir vienu pēc šāviena, vienu breksīti viņš atvēma jau. Vai vēl kaut kas būs iekšā? Jautājums, To vai mēs šis apskatīsim. knābis ir tas, kurš varēja paņemt un uztaisīt tās strīpas mūsu Šis ir tas āķis, pa ko es arī Jā, teicu. Un kāpēc tev vajadzīgi ir cimdi lienot lācītam vēderā? Tas jau tikai Tāpēc, ka es lācītim vienreiz ielīdu bez cimdiem un tā sula, kurā viņš pārstrādā šo savu medījumu, ir tik kodīga, ka man pēc tam pusdienu pirkstu galus koda pie nagiem. Es tagad esmu pārgājis uz cimdiem. Tāpēc arī iespējams, ka tie koki, kur ir uz Rušonā, piemēram, uz salām, kuras citādi ir skaidrs botāniskie liegumi, Kaņierī tieši tas pats arī uz salām, tur ir miruši koki un balta zāle. Un zivju atrīs, protams. Jā, paskatāmies, kas vienādniekam vēderā. Ja tu saki, ka šis ir mūsu kādu brīdi gaidījis, tad es pieļauju, ka tā stiprā sula arī ir jau sēdus, tu, kas tur bijis iekšā. Jā, bet, kā es saku, viņš jau arī kaut ko ir atrījis. Mums bija, kur pēc šāviena tas bija šonedēļ arī. Vai pagājušā nedēļa beigās. Pagājušajā nedēļā beigās. Jā, tad bija 30 cm līda, ka pēc šāviena iecēlām laivā uzreiz izslīdēja ārā. Galva jau bija balta, bet līda, ko redzēt, ir pirms pāris minūtēm. Arī tāds baltas, bet momentā uzreiz viņš sāk pārstrādāt. Labi, pastīsimies, kāds viņš izskatās. Humora pēc ir bijis tā, kad ar laivu brauc, viņu triec tā kā prom no ezera un viņš nevar palidot pacelties. Un tad viņš atbrīvojas pa pakaļgalu vienkārši veselu zivi izstumj ārā no sevis un aiziet. Tā raķeti. Tā. Kārtīga Sirds, ļoti liela. spēcīga sirds. Spēcīga sirds. Kārtīga akna. Akna tas nozīmē spēju pārstrādāt pašu velnu. Kas tur būs iekšā? Kaulu daudz, Kaulu tas ir daudz. viņos visos daudz kaulu, bet interesanti parasti redzēt tās. Viņam ir atrīs. Te ir daudz un dažādi. Un te mēs vairs nesapratīsim neko daudz. Vienīgi, bet skaidrs tas, ka tur nav nekas cits, kā tikai zivis un vēlreiz zivis. Ir kaut kādas zinātnes dati par to, cik daudz zivis viņš lieto uzturā? Cik viņš apēd dienā? Es domāju, viņš savu svaru apēd. Mēs varētu... Kas ir lielākais, ko jūs esat dabūjuši no šāda izmēra putna ārā? Man šķiet bija kaut kādi 500 grami līnis ir bijis. Es saku, tā līda, ka 30 cm. Zandarti nav bijuši? Zandarti mums nav trāpījušies, bet izteikti jūnija sākumā, maija beigās arī sasisti beigti krastā. Zivju fonds savulaik ir atbilstījis pētījumu par kormorānu barošanās īpatnībām. To vadīja Kārlis Millers. Cik es zinu, ka viņš tur paprasīsim, kā viņi ir veicies. Kas ģenerālajai publikai ir jāzina par to kormorānu? Alūksnieši saka, viņi kauj nost visas līdakas. Mēs izvilkām šodien 2 lielās līdakas, visām plēstas astas ir. Citām esot artērijas sistas lielās, viņas beigtas uzpeld. Zandarts uz liksdām tiek tests. Jā, tā ir viena vēl no problēmām, kas viņiem līdzi nāk, ko nevienmēr atcerās un piesauc. Tas, kad viņi vienu daļu zivi vienkārši sakropjo. Jā. Viņu nevar norīt, un tās varbūt, kā saka, gan izmērā viņam neatbilstošas, vai arī vienkārši viņi nedabona viņu līdz galam sev iekšā, ja? Un tad ir viena daļa no tām zivīm tiek vienkārši sakropjots, un daļa pēc tam no tām aiziet bojā, daļa izdzīvo, bet tur, diemžēl, tos skaits saukt ir diezgan nereāli. Es zinu, ka kaut kur holandieši mēģinājuši kaut ko pētīt, bet es no galvas tagad nepateikšu. Bet, ja mēs atgriežamies pie tā pamatstāsta par to,
par to masu, ko viņš apēd. Reāli, tas vidējais aritmētiskais ir kaut kāds 500-600 grami uz putnu, bet tas ir vidējais aritmētiskais pa gadu, jo tas apjoms variē. Ligzdošanas laikā tas var būt jau tuvu pie kilograma. Un nākamais aspekts mēdz būt diezgan individuāli tā barības izvēle atkarībā no kolonijas izvietojuma. Ja, piemēram, kaņierī dominantā zivs ir lucītis, ko tas nozīmē, ka viņš iet tomēr pārsvarā uz līcēs. Uz jūru, jā. Kaņieris, jā, kaņieris anguri. Tad iekšzemē, protams, viņam šāda izvēles iespēja nav. Un attiecīgi tad ir jautājums, kas no kurā ezerā ir pieejams. Viņš ņem un ēd visu, kas nāk. Viņam nav tā, teiksim, man garšo šis un es tagad specializējos uz konkrētu sugu. Viņi izvēlās pēc vienkāršākā principa. Tas, kas vieglāk un biežāk ir sastopams, tad arī šos zivju sugu viņi ēd. Kā tu prognozēji to nākotni viņam Latvijā? Zini, pēc tām kolonijām, ko es patreiz 7 gadus esmu apsekojis regulāri, tas ligzdu skaits izņemot kaņieri ir palicis pēdējos 2-3 gadu laikā nemainīgs vai pat sarucis. Jo viņi jūtīgi uz cilvēka klātbūtni ligzdošanas laikā, kad sāk būvēt ligzdas. Ja tur ir cilvēka traucējums, tā bija lieta, ko savu laika Salūksnei Cīmiņam ieteicu, ka tā problēma viņiem arī radās. Tā gadā viņš man pēc tam zvanīja un sacīja, ka vēlreiz paldies, nostrādāja. Jābraukā vienkārši, jābraukā laivu. Pilsētas teritorijā tajā brīdī neļāva šaut. Viņš ņēma vērā, un es nezinu, vai pats vai kāds bija norganizējis to visu pasākumu, kad sāk būvēt ligzdas, vienkārši braukā ar laivu, ir antropogēnā ietekme saucamā. Jā, un viņi ir prom. Kaņierī bija tieši tas pats, kad mēģināja būvēt pie Starpiņu upes iztekas no ezera. Jā. Kā sākās spinningošanas sezona, tas bija 3 dienu jautājums, ka koki bija tukši. Izsmeļoši. Jā. Tātad viņš ēd to, ko viņš var dabūt, un viņš ir tik, cik viņam ļauj te būt. Tā kā jūs acīm redzot, tas iet uz pareizā ceļa, ko? Jā. Mēs vienmēr cenšamies turēties uz pareizā ceļa. Bet piedod man tādā brīdī, kad tu tagad paņems un sāks viņu izskaust Alūksnes ezerā, viņš tagad dosies, kur jums vēl tie ezeri, kurus jūs tagad ir uzreiz tuvākais 15 kilometri, nākošais lielākais Inzeru ezers, un viņi jau ir tur. Tur jau arī ir sala balta, tā kad acīm redzot dabas aizsardzības pārvaldei būs jāsaņem 2 iesniegumi. Un pēc tam 3, 4, 5, līdz kamēr mēs nobalansēsim šito te brīnumu savā zemē. Kad pie jums var braukt ciemos cilvēks? Jums droši vien atkal kādas lielas sacensības. Es zinu, ka tas vienmēr ir prestiži, tas vienmēr ir ar lielu kaislību, tāpēc, ka makšķernieki šeit ļoti nopietni vispār pie sacensībām. Kad jums būs? Ir domāts? Mēs domājam, vai vispār būs šogad. Labs pavērsiens. Jā, jo, kā jau es teicu, mums notiek būvdarbi un tādas lietas. Ja mēs atradīsim feinu vietu, kur mēs varētu nobāzēties, ar laivu nolaišanas vietām sakārtot, lai viss ir pieejams un skaists, tad Cik mēs slipus jūs gribētu taisīt? Pilsētā būs 1 vai 2, un tad skatīsimies pa perimetru, jo nav tik vienkārši slipam vajag uzreiz, lai aiziet skaists dziļums. Un tāda vieta ir tikai pie pilsētas pamatā. Šis viss, ko tu stāsti, tas viss vairāk saistīts ar spinningošanu, plēsīgajām zivīm, ir domāts arī pludīņu makšķerniekiem. Es zinu, piemēram, tur pils pusē mēs, ka Latvijas čempionātā šogad startējām, es skatījos tur tik perfekti un malu, lai uztaisītu kādas 20 laipas, no kurām sacensties var pat tādu, kur ratiņkrēslos sēž. Būs. Ir domāts? Jā, ir jau izstrādāts tehniskais projekts. Un to mēs visu nedaram uzreiz vai kaut ko pakāpeniski tēt. Varbūt izbrauksi loku, paskatīsies, kur uz jauno torni ceļš ved. Tagad taisam ceļu segumu, ir makšķernieku vietas izveidotas, tur būs arī laipas. Ideāli, skaidrs. Skaisti. Tad brauksim ciemos. Un tas, ka nav sacensība, nav jāuztver kā kaut kāda nevarēšana vai negribēšana, drīzāk kā laika jautājums. Būs sakārtot infrastruktūra, tad viss arī notiks. Un no savas pieredzes es varu teikt, ka tādā brīdī, kad Latvijas čempionāts spinningāšanā no laivām bija Alūksnē, tur es reāli redzēju, ka jums ir kaislīgi cilvēki, kas prot just līdzi sportam. Bija tā, ka vienkārši sveši cilvēki, un tur īkšķis, un tur ap to salas tiltiņu tur ņemies, un viņi nāk uz apbalvošanu, skatās, prasa, vaicā, ir zināt kā ar cilvēku, un tas laikam ir tās vietas, tas lielākais katalizators, kad ja cilvēki grib zināt, tad arī viss notiek. Ja neviens neko negrib, tad viss ir mierā. Paldies! Lūdzu! Thank you.